Āmen. Jāņa evaņģēlijas 15. nodaļa. Jāņa 15. no 1. panta. Jūs zināt šo rakstu vietu, vienu no populārām nodaļām Bībelē. Visi zina, ka Jēzus ir vīnakoks, un mēs esam zāri, un mēs zinām, ka bez viņa mēs nenieka nespējam. Āmen. Tā viss ir patiesība. Tā viss ir patiesība. Es mazliet domāju par šo rakstu vietu. Piemīt tāds man trūkums, ka reizē mazliet domāju. Kādreiz man teica, ka es nemaz nedomāju. Tagad es pieķeru pie sevi pie domas, ka es mazliet tomēr domāju. Vai tas ir vecums, vai tā ir gudrība? Gudrība. Es atkal domāju. Nezinu. Bet domājot par šo vārdu un vienkārši lasot un domājot, kādas lietas pārdomājot, tagad jūs esat redzējuši augļus, kas aug patiešo uz stumbra. Piepes aug uz stumbra. Es piekrītu, jā, bet tas nav nekas vērtīgs. Nav nekas vērtīgs, piepes. Ko es vēlos pateikt? Mēs neko nespējam bez Jēzus. Bet Jēzus, Dievs, Tēvs, strādā, darbojas caur saviem bērniem. Dievs atklāja savu spēku, savu godību. Dievs piepilda savus mērķus šajā pasaulē caur saviem bērniem. Jūs lasat Jāņa evaņģēlijas 17, 18, tur ir teikts tāpat kā tu mani esi sūtījis pasaulē, arī es viņus esmu sūtījis pasaulē. Jēzus šī augstā priestera lūgšana vēl viena zināma nodaļa Bībelē, ja? Jāņa 17, Jēzus lūdz par saviem sekotājiem, viņš lūdz, lai viņi ir viens, un viņš saka šos vārdus, tēvs, kā tu mani esi sūtījis pasaulē, tā arī es viņus esmu sūtījis pasaulē. Un Ebrejiem 10:9 ir teikts par Jēzu, kad viņš, tas ir Jēzus sacīja, raugi, es nāku tavu prātu darīt. Jēzus nāca darīt Tēva prātu. Amen. Krusts tā ir Dieva ideja, Dieva doma. Un Jēzus saka, Tēvs, kā tu mani esi sūtījis, Tēvs, tu mani sūtīji piepildīt tavu gribu, tavus mērķus, tavu prātu šajā pasaulē. Tieši tāpatās es sūtu savus sekotājus, sūtu apstuļus, sūtu mācekļus, mēs, visus, ko tas kungs pieaicinās, ja? Sūtu darīt tavu prātu, kungs. Dievam patīk lietot savus bērnus. Dievam ir prieks, kad viņš, Bībelē, ka mēs esam tā kunga darba vieta. Un turpat tālāk Jāņa 15, Jēzus saka, jūs esat mani draugi. Jūs esat mani draugi, jā, ir nosacījums, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Ja? Bet Jēzus vairs nesauc jūs par kalpiem, jūs sauc par draugiem, un kalps nesaprot, ko viņa saimnieks, ko kungs dara, jo draugs tas ir tas, ar ko dalās. Un Dievam ir prieks dalīties, un Dievam ir prieks lietot tevi. Un jā, viņš ir īstais vīna koks, un viņa tēvs dārza kopējs, un viņš ikvienu zaru, kas nenes augļus, noņem ikvienu, kas augļus nes, iztīra, lai tas jau vairāk augļus nestu. Ja jūs esat tīri to vārdu dēļ, ko es esmu uz jums runājis, un palieciet manī, un es jūsos. Palieciet manī, un es jūsos. Kā mēs varam piepildīt, darīt tos darbus, ko Tēvs ir sūtījis mums darīt, ko Tēvs ir novēlējis mums darīt, ko Tēvs ir licis mums darīt. Vienīgais veids, ka mēs paliekam Kristu un Kristus mūsos. Kad mēs paliekam uz šī zara, un tad Dievs saka tālāk, tur teiks, ka viņš ir mūsu nolicis, lai mēs ejam, viņš ir izredzējis, lai mēs ejam un nesam daudz augļus. Ejam un nesam daudz augļus. Un Dievs savu darbu ir ļoti cieši sasējis ar savu draudzi. Tas ir kā būtu dabiski, ja Kristus ir galva un mēs esam miesa. Ja? Dievam tu esi vajadzīgs. Dievam tu esi vajadzīgs. Un ir teikt, ar to mans tēvs ir godā celt, ka jūs nesat daudz augļu, un to pat par maniem mācekļiem. To pat par Kristus sekotājiem. Kristus nāca piepildīt Tēva gribu. Tēvs tiek pagodināts, kad tu pagodini Dievu ar savu dzīvi. Tu pagodini Dievu darot Tēva prātu, Tēva gribu. Un ir gandrīz mēnesis pagājis jau šajā gadā. Laiks skrien diezgan ātri.
diezgan ātri vispār jau, kurš mums datums 19. janvārs, un liekas pavisam nesen jaunais gads, un janvārs ir tāds interesants laiks, cilvēki kaut ko mēģina, kaut ko it kā grib mainīt un runā par kaut kādu jaunu sākumu un ir jauna apņemšanās ar katru jaunu gadu, ja? Kaut kāds atskaites punkts, viens otrs jau ir vīlies, tas laika nav vērts. Un janvārī ir ļoti daudz vilšanās. Kāpēc? Jo nezinu, kāpēc daži ļoti tic, ka Dievs darīs kaut ko jaunu un izskatās, ka nedara. Daži cer, ka būs kāda auglība un izskatās, ka nav nekādas auglības. Un tas, ko es vēlos teikt tev, kad Dievs ir šis īstais vīnu koks, kurā ir dzīvības sula, kurā ir viss nepieciešamais, lai tu būtu auglīgs. Bet Dievs ir sasējis šīs lietas kopā. Dievs lieto tevi, lai piepildītu savu gribu šajā pasaulē. Arī tavā dzīvē. Un varbūt tu lūdzu un tic un gaidi kaut ko jaunu, tev liekas, jā, jauns gads, ko Dievs saka šim gadam, vai kāds tas būs, kā ļoti daudz ir atkarīgs no tevis. Kāpēc? Dievs nemainās. Dievs bija tāds pats pirmajā gadā, kad pasaule tika radīta pirmajā dienā, viņš būs tāds pats pēdējā. Viņš bija tāds 2011. Viņš ir tāds 2012. Un tagad mēs reizēm lūkojamies un skatāmies, cilvēki pasaulē ir izcils piemērs, nav viņi gaidi. Reizēm ir kaut kāds intervijas dzirdēts par Ziemassvētkiem un kaut kur cilvēkiem jautā, Ziemassvētku sajūta vai ko tu gaidi, un viss tikai tādu brīnumu gaidi, kaut ko tādu maģisku, kaut ko tādu, Ir kaut kāds cilvēkiem tāda vēlme pēc brīnuma. Ir šī vēlme pēc brīnuma. Un reizēm mēs kristieši, mēs lūdzam pēc kaut kā, un mums liekas, ka Dievs ir tāds brīnumdars. Dievs dara brīnums. Viņa spēks viņš ir pārdabisks mūsu izpratnē, bet Dievs nav brīnumdaris tādā veidā, ka tas notiek kaut kas, mums nepiedaloties. Ja Dievs grib redzēt auglību tavā dzīvē, tas nenotiek, ka vienu rītu tu pamodies un visi tavi sapņi, visi tavas ilgas, viss ir piepildīts, tu esi fantastiski auglīgs, tu vienkārši dzīvo tajā un baudi. Es tā gribētu. Jā. Bet es esmu kaut kā pamanījis savā dzīvē, ka parasti tā nenotiek. Parasti notiek ir kaut kādas lietas, ko Dievs liek manā sirdī, viņš uzrunā mani, ir Dievu vīri, Dievu sievas, un reizēm lasi vai dzirdi vai vārdu lasi, un Dievu gars runā. Un tad ir kaut kādas lietas, un ir bijuši brīži, kad Dievs ir teicis, runās, un tā, tu gaidi, ka tūlīt būs, un paiet laiks, un nekā nav. Un ziniet, ir kāda lieta, tad, kad Dievs saka un runā, vai tu lūdz, un tev ir šī es teikšu, Dievs runā uz tevi ar savu garu, viņš to dod tādu sajūtu, ka kaut kam ir jāmainās, ka būs kāds pārmaiņas, kad kaut kas notiks. Tad tas nav laiks, lai tu vienkārši tagad tā ietu gulēt un rīt mostos, teikt, kur ir mans brīnums? Tad tas ir laiks, lai pirmkārt tu lūgtu Dievu. Pirmkārt, lai tu meklētu Dievu. Lai tu nāktu Dievu priekšā uz saviem ceļiem un teiktu, kungs, jā, tu runāji, ir kaut kāds jauns laiks, vai mēs esam Dieva bērni, Dievs runā uz mums. Un Dievs atklāja tās lietas, ko viņš grib darīt. Jūs lūkoties Bībelē, Daniels, viņš vērsa savu skatu uz šiem 70 gadiem, ko Jeremija bija pasludinājis. Kas tad vērš mūsu skatu uz Dievu vārdu? Mēs, kas lasām Bībeli, mēs zinām, Jēzus teica, aizstāvis svētais gars. Jā, Daniela laikā viņš vēl nebija tā dots par visu tautu, bet Daniels ir pravietis. Amen? Un Dieva gars dus uz viņu. Un Dieva gars ir tas, kas vērš viņa prātu uz šo rakstu vietu. Un ko tad viņš dara? Viņš tagad iet gulēt, viņš jau brauc, atpūsties, kad skatīšos, kā Dievs darbojās. Daniels dara kaut ko citu. Daniels meklē Dievu. Viņš saka, Dievs, tavs vārds saka, kungs, tu runāji, kungs, tu teici. Nehemija,
viņš dzird, ka Jeruzāles mūri ir izpostīti. Tur ir postaži un viss šīs apkārtējās tautas, viņas nicina Dievu tautu un templis ir nopostīts un tas viss ir vienkārši, drups. Un ko viņš dara? Viņš dzird. Un kaut kas viņā pamūžas. Viņam ir diezgan labi tur. Mēs saprotam, ka viņam ir labas attiecības ar ķēniņu. Mēs saprotam, ka viņš jūtas tur labi, viņš bauda labvēlību. Jā, viņš ir gūstā, bet nav tas gūsts viņam tāds, ka tur cietumā ar ķēdēm. Viņš bauda labvēlību. Salīdzinot ar to, kā ir tiem cilvēkiem tur, Jeruzālēmē, viņam vispār ir ļoti labi. Bet ir kaut kas viņas sirdī, kas notiek. Kaut kas šo sirdi sakrāja. Varbūt tev reizēm tā ir, tu dzirdi kādu vēsti. Un kaut kas sagrāb tavu sirdi. Varbūt tu dzirdi par bērniem, kam varbūt nav ko ēst, vai par kādu vārdarbību ģimenē, vai vēl kaut kur. Varbūt tu dzirdi par kādām, varbūt tas ir tālu prom, varbūt tā ir Āfrika, varbūt tu skaties televizoru un redzi tos mazos melnos smukos ar nesmukiem vēdariem, uzpūstiem no bada, un tu redzi varbūt kādu šo skats, un kaut kas tevi tā kā sagrāb. Ko tu dari ar to? Dievs saka, viņš tevi ir aicinājis nocis un izsēs, lai tu nes daudz augus. Tad, kad Dievs tevi sagrāb, Dievs grib lietot tevi, lai mainītu šo situāciju. Un tas nebūtu nenozīmē, kā Nehemija tagad dosies, celsies, ies un cels. Bet primārā lieta, ko darīt, lai vispār kaut kur sāktu kustēties, ir nākt Dievu priekšā. Ir nākt Dievu priekšā lūkšanā. Un teikt Dievam, Dievs, tu redzi šo situāciju. Kungs, tu ieliki šo nastu manā sirdī un manā prātā. Tu, Dievs. Nāk lūkšanā un lūk, Mateja evaņģēlijā 7. nodaļā ir teikts, 7, 7, 8, tur Jēzus kalns prediķis, viņš runā par lūkšanu. Lūdziet, tad jums ir dots. Meklējiet, un jūs atradīsiet. Dievs negrib, lai tu skraidi apkārt ar domu, ko lai es daru ar to. Man ir kāda nasta par kādām lietām. Dievs negrib, lai es skraidu apkārt un domāju, ko lai es daru ar to. Ja Dievs uzrunāja, Dievs ieliek kādu nastu par kādām lietām, tad Dievs grib, lai es nāku pie viņa un saka, Kungs, ko lai es daru ar to? Kungs, vai tu darīsi kaut ko? Tad, kad Jēzus, palūkoties uz Jēzus piemēru, Mateja 9, Jēzus lūkojās uz cilvēkiem. Viņš redz cilvēku pūļus. Viņi vienkārši tur ir. Un viņš skatās uz viņiem, un viņas sirds iežēlojas. Viņš redz tos, ka tie ir kā avis bez gana. Viņš vienkārši klīst kaut kur klīst, kaut kur mazliet kaut ko atrodēs, kaut kur izsalkuši klīst, kaut kur kāds svilkš viņas apēd pa ceļam kādu noķer, ja? Tas nav stāsts 23. psalms, tas kungs ir mans gans, man netrūkst tā nieka. Viņš redz šo cilvēku pūli, un ko viņš saka saviem mācekļiem? Viņš saka, lūdziet, pļaujas kungu, lai viņš izsūta strādniekus. Lūdziet, lai viņš izsūta strādniekus. Un tālāk, ko viņš dara? Tālāk viņš izsūta. Viņš spēr ļoti konkrētu soli, viņš tālāk izsūta. Viņš izsūta savus mācekļus. Un tad, kad tu lūgsi par šiem lietām, tad es ticu, ka Dievs ar savu gārdu, ar savu vārdu, Dievs vadīs tavus soļus, tavus gaitas tālāk, lai tas varētu notikt. Jo, ja tev patiesi sāp, tev patiesi interesē, tu vēlies patiesas pārmaiņas savā dzīvē. Tas nav vienkārši, daudz cilvēku, es arī gribētu. Vienreiz es jums esmu stāstījis, laikam, kā vienreiz man gadījās, es arī gribētu. Arī izpratni, kā es dabūju lektu. Es redzēju, kā divi vīri savā starpā sarunājās, un viens sarunājās, ka dosies lekt ar izpletni, un es tā garām ejot sēdinā pēc dievkalpojuma sveicinoties paudus galām dzirdējis, izprat, esmu forši, es arī gribētu. Pēc tam, man liekas, nākamajā vai aiznākamajā dienā es biju Pludmalē, un viens no viņiem man zvana. Viņš saka, rītā braucam. Es saku, uz kurieni? Kā tu taču gribēji lekt ar izpletni? Nāsās braukt un lekt. Bet
reizēm tā mūsu izteicieni par Dievu lietām ir līdzīgi. Nu jā, bet mēs aizmirstam, mēs pat īstenībā tā nedomājam. Bet, ja ir kaut kas, kas ir tavā sirdī, ko tu patiešām vēlies, nāc Dievu priekšā, nes Dievu priekšā. Dievs vadīs tavus soļus. Dievs vadīs tavus soļus. Varbūt tas nebūs kaut kas, kā brīnums tev pēkšņi notiksies, bet varbūt Dievs lietos tevi, jo kungs ir izredzējis, tevi aicinājis, tevi nolaidis, tevi, lai tu ej, nes daudz augus un lai augļi paliek. Un lūdz par to un spēr praktisku soļus, uzzini kaut ko vairāk. Un lūdzu, prāsi, skaties, lasi, mācies par šīm lietām. Tie tādi praktiski soļi. Ja es ar ko jūs sakat, kungs, bet nedaudz, ko es saku. Kad mēs nākam lūkšanā Dievu priekšā, ir kādas praktiskas lietas, ko Dievs parasti mums saka. Kaut kādā, varbūt vēlēt kaut kādas attiecības ar cilvēkiem. Un varbūt ir kāds cilvēks, kas tev kaitina. Kaut kādas lietas, kas tev rūpums pret kādu sirdī. Tu kā cīnies ar to, ka viņš atkal ir. Bet tu lūdzu par to, kā domā, kāds būtu praktisks solis, ko Dievs tev uzrunā. Es domāju, daudz rakstu vietas par piedošanu Bībelē. Ir daudz rakstu vietas mīlēt savus ienaidniekus. Ja tu redzi, ka viņš ir izsalcis, pavaro viņu. Un praktiskie soļi, ko Dievs tev runās, tas būs saskaņā ar viņu vārdu. Un, kad tu nāc un nes šo vajadzību, bet savu vīziju, savu redzējumu par kādām lietām, tu nāc un nes Dievu priekšā. Dievs tevi vadīs spēt praktiskus soļus. Kāpēc? Pēc, ka Dievs darbojās caur cilvēkiem. Un Dievs vēlas lietot tevi, lai Kristus tiktu pagodināts. Lai viņš tiktu pagodināts. Un tad, kad tu esi lūdzis un kaut kādu solījuši sev spējas, tad esi pacietīgs. Bībele saka, mums vajag pacietību, lai Dievu prātu darījuši, iemantotu, apsolīto. Reizēm arī mums draudzēm bijis tādas situācijas, kad mēs kāds Dievu vīrs, sieva, viņš saka Dievu vārdu, un saka, tas kungs saka, būs tā un tā un tā un tā, vai tu darīsi to un to un to un to. Un reizēm es skatos, ka viens otrs cilvēks, viņš tad sāk dusēt uz lauriem, ir kā tā lieta, ko Dievs ir pateicis viņa dzīvē, automātiski notiktos. Ir lietas, ko Dievs ir pateicis un kas ir nemainīgas. Vienkārši nemainīgas. Bet ir lietas, ko tu lūkojies Bībelē, un tieši šīs te personīgās lietas, ko Dievs saka tev personīgi. Tas kungs grib, lai tu nāc Dievu priekšā lūkšanā un saki, kungs, tu teici to, es vēlos to. Kungs, tu teici, maini mani, veido mani, kungs, lieto mani, lai tas, ko tu teici, piepildītos manā dzīvē. Sauls, ķēniņš, Sauls, Dievs viņu izredzēja par ķēniņu. Dievs saka, es būtu apstiprinājis tavu valstību uz mūžīgiem laikiem. Bet viņa izvēles šo Dievu aicinājumu, es teikšu, sagrāva. Dieva aicinājums palika, viņš tajā nebija. Pēc, ka viņš nedarīja to, ko vārds saka. Un Dāvids, cieniņš Dāvids, Dievs viņu aicina par ķēniņu. Jūs lūkoties uz viņu dzīvi, paiet gadi, un viņš nesteidzās ātri piepildīt to, ko viņš it kā varbūt pats ar saviem spēkiem varētu. Viņš nāk Dievu priekšā, viņš lūdz, viņš meklē Dievu, viņš gaida uz to kungu, ka tas kungs to piepildīs. Jo arī mums pašiem ir jāspēr kādu praktisku soļu, praktiskas lietas jādara, lai mēs izdarītu to, ko Dievs ir aicinājis mūs darīt. Tomēr Bībele saka, zirgu sakop kaujai, bet uzvara nāk no tā kunga. Dievs ir tas, kas ieceļ, noceļ, viņš ir tas, kas dod auglību. Ja mēs nespējam paši no sevīm nest šos augus. Un Jēkabs 2. nodaļā no 14. līdz 26. pantam runā par ticību un darbiem. Viņš tur saka, ka mēs tiekam taisnot ne tikai no ticības, bet arī no darbiem. Mēs zinām vēstuli romiešiem un citas vēstules un evaņģēliem skaidri saka, ka mēs esam glābti ticībā, tā ir Dieva žēlastība, ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Bet tas, ko apostols Jēkabs šeit saka, draugs vecais Jēkabs, laikam tā būtu pareizi teikt,
viņš saka, ja tu tici kādai lietai, ja tu tici, ka Dievs ir dzīvs, ja tu tici, ka Dievs ir dzīvs, tad loģiski ir tas, ka tu viņam kalpo. Ja? Jo pretējā gadījumā tu kļūsti līdzīgs Sātanam, kurš arī tic, un ne tikai tic, viņš arī drēb. Kāpēc? Viņš zina, kāds ir viņa gals. Ja? Viņš zina, ka Dievs ir rīvots uguns, viņš zina, ka tur nav nekādas rotaļlietas, viņi tur spēlītas, nespēlē, viss ir pa īstam. Bet viņš neko nedara. Tieši pretēji viņš ir pilns ļaunuma. Un ja tu tici tam, ko Dievs ir teicis tavā dzīvē, ir varbūt kāds sapnis, kāda doma, kāda lieta, tu tici, ka tas ir no Dieva, tad kāpēc tu neko nedari? Bībels, ja tu tici, tad ticības darbiem ir nedzīve. Ja tu tici, Jānis, kas tev parādīšu savu ticību no darbiem, es ticu, un tāpēc es daru. Es ticu, ka Dievs ir aicinājis man sludināt evaņģēliju, es daru to. Es ticu, ka Dievs ir aicinājis man būt uzticamam manā ģimenē, es daru to. Tāpēc, kad es ticu, un tieši tāpat par lietām, ko Dievs runā tavā dzīvē, un tev likās, Dievs, tu esi apsolījis. Lūdzu par to. Nes to Dievu priekšā. Saka Dievam, Dievs, kādus praktiskus soļus, lai es spētu. Ja tu tici, ka tas ir Dievs, lai šī ticība nes konkrētus darbus, konkrētu rīcību. Un primārais ir tas, ka tu nāc Dievu priekšā. Viņš ir ticības autors, viņš ir šis te vīna koks, no viņa nāk šis spēks tev būt auglīgam. Uztic viņam savu dzīvi, meklē viņu, un lai tava ticība nes konkrētus augus, konkrētu rīcību, konkrētus darbus. Ja tu tici, ka Dievs runājas tavā dzīvē, tas nav bijis vienkārši tāpat. Viņam tā gribējās jauki parunāt, kāds Dieva vīrs varbūt tavā dzīvē runājas, un saka, tā saka tas kungs. Tad tu saka, viņam vienkārši labi gribējās. Ja tu netici, nav jautājumu. Bet ja tu tici, ka tiešām Dieva gars runā tavā sirdī, es esmu reizēm diezgan skeptisks par visām šīm lietām. Es ticu Dievu garam, es ticu pravietojumiem, es ticu, ka tas joprojām ir priekš šodienas, bet reizēm klausoties, man liekas, cilvēks, ja? Un bija kāds brīdis, un kāds Dieva vīrs lūdz par mani, un viņš sāk pravietot, viņš saka, tā saka tas kungs, un runā. Es klausos, domāju, Es saku Dievam, es saku kungs, es saku, tu zini, ka es gribu ticēt, palīdzi. Ko izdarīja Dievs? Es ļoti reti, bet es esmu reti, un reizēm cilvēks saka, mācītājs, jūti Dievu, viņš te ir. Jā, es zinu, ka viņš te ir, viņš ir apsolījis, fakts, viņš te ir. Un patiesībā es reizēm domāju, ka tu neko nejūt, viņš vienalga te bija. Ja? Bet tajā brīdī es tik reāli sajūtu, un es visu devu kā agonību tik ilgi, kamēr tas cilvēks runāja. Jo Dievs man deva to saprast, sajust, ka tas tiešām ir Dievs, kas runā uz manu dzīvi. Un pagāja kāds laiks, un es pārdomāju to. Ir labi pierakstīt lietas, ir labi pierakstīt, ko Dievs tev saka, un pārdomāt tās. Un es domāju, tevis tēvs, neviena no šīm lietām nav piepildījusies. Un es domāju, tas bija apakaļ, ir kādas piepildījušās šodien. Es teicu, ka visi piepildīsies. Dievs man teica, ko tu darīji ar to? Vai tu atnāc tā kā Rīgā uz krastmalu aiziet salūtu skatīties? Dievs darīs brīnums, būs salūts. Dievs saka, ja tu paliec manī un mani vārdi tevi. Tas ir kopā. Ka tas nav tā kā tu vienkārši skaties, ko Dievs dara. Nē, Dievs dara tevi un Dievs dara caur tevi. Un Dievs dara ar tavu līdzdalību. Tu nenopelni ar darbiem, bet Dievs darbojās tevi un Dievs Bībeles, ka bez ticības Dievam nevar patikt. Un, ka tev ir ticības, nozīmē, ka tev ir arī šie darbi. Pretējā gadījumā tava ticība ir mirusi.
Tas nav vienkārši es ticu, ja es ticu, tāpēc es lūdzu, tāpēc es meklēju Dievu, tāpēc es daru to, ko Dievs ir teicis, ko viņš sagaida no manī. Ja Dievs ir runājis kādas lietas tavā dzīvē. Nekas nemaināt noplēšot kalendāru lapiņu. Ne? Bet ir pārsteidzoši, cik daudz cilvēku domā, ka mainās. Ir vienkārši pārsteidzoši daudz cilvēku, kas it kā jau netic, it kā jau zina, ka tas viss ir, vienkārši kalendārs un lapiņa, bet tik ļoti gribās. Bet tik ļoti gribās, kad mēs noplēšam lapiņu. Viss pa jaunām, tik labi un tik forši viss. Tad Dievs saka, paliec mani vārdi tevī. Dievs saka, es darīšu to. Ja tu tici, ko Dievs ir teicis tavā dzīvē. Reizē mēs runājam, mācītājs Daniels kalpo šeit, un viņš teica, ka viņš jūt, un ka Dievs ir rādīt kā atklās, un ka šis mākonis ir sakustējies, ja? Kas Izraēlam vienmēr nozīmē pārmaiņas. Tas bija ceļš, tas bija process. Bet ziniet, ko Izraēlam vajadzēja darīt? Izraēlam vajadzēja savākt savu telti un celties un iet. Viņam praktiski kaut ko vajadzēja darīt. Ja viņi sēdēja savā teltī un skatījās, kā mākonis paceļas un iet, viņi palika turpat. Viņi palika tu mēs lasām Bībelē, ka kādu brīdi sāka tos nogalināt atpalikušos. Ienaidnieki. Un ja Dievs saka, kad viņš, tad man ir jautājums, kungs, ko tu gribi, lai es daru? Dievs, jā, tu dari, tu mainīsi lietas un apstākļus, kungs, kas ir mana daļa tajā? Kur Dievs ir mana daļa tajā? Es vēlos iet, un es nāku Dievu priekšā. Pirmais, kur es seju, nāku Dievu priekšā lūkšanā. Saku, Dievs, ko tu gribi, lai es daru? Kāda ir mana vieta tajā, Dievs? Ja tu dari ko jaunu, Bībeles daudzreiz saka, es darīšu ko jaunu. Dievs, tu dari jaunu, kur ir mana vieta tajā? Kā lai es esmu tajā, Dievs? Es vēlos, es gribu. Un Dievs saka, viņš ir aicinājis un izredzējis tevi, lai tu ej un esi augus. Dievs nav vienkārši burvju mākslinieks. Dievs netaisa trikus. Viņš ir pārdevis Dievs, viņa spēks ir daudz augstāks un pārāks par visu, ko mēs spējam saprast un iedomāties. Bībele saka, vai Dievs darbojas caur tevi un mani. Un Dievs ir teicis, ka viņš pagodinās savu vārdu tavā dzīvē. Nāc viņu priekšā ar ticību, lai tavu ticību rada augli. Lūdzu par saviem tuviniekiem. Bībele saka, daudz cilvēki nepareizi mazliet citē rakstus. Tici, tad tu un tavs nams ir pestīt. Pāvils saka šim cietumu uzraugām, viņš saka, ka ticība ir pietiekama tev un visam tavam namam. Tu vēlies, lai viņi tic, nepietiek vienkārši šo raksturvietu pasludināt. Bībele saka kaut ko vairāk. Dari ticības darbus, kādi tie ir. Runā, tas ir viens, klusē, tas ir otrs. Bībele saka sievas, lai vienkārši, lai vīri redz dievbijīgo dzīvi, un tieši tāpat attiecās uz visiem. Es daudzreiz esmu lūdzu Dievam, es ir debes Tēvs, palīdzi man nebūt šim cilvēkam šķērslim, ka viņš nāk ceļā pie tevis. Bet palīdzi lieto mani kā kanālu, kā trauku, kungs, kā, es nezinu, tādu kanālu, tā upi, kurā viņš var ielikt un tad plūst pie tevis. Nevis kā aizprototies, ka viņš netiek pāri. Kas tad ir šis ētos dzīve? Tas, ko es daru un nedaru. Dieva vārds ir konkrēts šajās lietās. Ja tu tici tam, tad dari. Nāc Dievu priekšā lūdzu, Dievs atlaidot gudrību, varu un dari to, ko Dieva vārds saka, un tu redzēsi, ka Dieva vārds piepildās, un tu redzēsi, ka būs auglība tavā dzīvē. Dievs dara. Dievs ir pasludinājis savu vārdu. Atcerieties arī Deivids Vilkersons. Deivids Vilkersons 7 gadi atpakaļ Tallinā teica, ka Dievs deva viņam vārdu priekš Baltijas valstīm. Viņš deva šo vārdu, ko Dievs runāja par Latviju, Lietuvu, Igauniju, par Dievu godību, par Dievu darbiem šeit. Un viņš teica, ka mēs tur sauksim no prieka un grūti no Igauniem, latviešiem un lietuviešiem dabūt tāds prieks sauciens ārā skaļos. Bet vienalga netoties uz to viņi tur bija. Un ir šī sajūsma un lietas, bet viņš teica, neviena no šīm lietām nebūs.
Ja mēs nenāksim Dievu priekšā un teiksim, kungs, tu teici, tas ir tavs vārds. Es ticu, tāpēc es nāku un tāpēc es lūdzu. Es ticu, tāpēc es sludinu evaņģēliju, es liecinu, es saku, es daru, tāpēc, ka es ticu. Un tad, kad es redzu Dievu godību, es netieku taisnots. Es netieku taisnots no darbiem, ne tāda ticība uz Dievu, uz Jēzu Kristu kā kungu un glābēju. To ar savu sirdi ticēs un to apliecinās. Bet tāpēc, ka es esmu glābts, tāpēc, ka Dievs ir devis savus apsolījumus. Bībelē teikts, ka mēs neapreibinamies ar vīnu, lai to mums gara pilni. Labi skaidrs neapreibinamies ar vīnu, tas gara pilni. Topiet gara pilni. Mēs reizēm domājam, tā kunga atbildība. Tad jāsaka, jūs topiet. Kungs, es gribu, bet tā ir tava atbildība. Tu taču Kristi ar svēto garu noguni. Jā, Jēzus Kristī. Bet vai nav interesanti, ka Jēzus parādījās vienā reizē 500 brāļiem pēc savas augšām celšanās. Un tikai mēs saprotam, ka 120 bija augšstabā. Vasaras svētku dienā. Mēs domājam, vai tur nebija vairāk, kam Jēzus teica, paliekat Jeruzalemē. Vai nebija vairāk, kas bija redzējuši, ka viņš ir augšām cēlies. Vai nebija vairāk, kas bija dzirdējuši, kad viņš sūtīs apsolījumu svēto garu. Acīm redzot, šiem 120 vajadzēja. Un viņi darīja, ka viņi ticēja Dieva vārdam, viņi palika tur, lūkšanās, vienprātīgi kopā, Bībele saka, un viņi saņēma to, ko Dievs bija solījis. Pēc, ka viņi ticēja Dieva vārdam, Jēzus vārdiem, viņi darīja to, ko viņš teica, un viņi saņēma to, ko viņš teica. Kad Dievs runājas tavā dzīvē, tu esi dzirdējis Dieva vārdu, tic, ka Dievs darīs to. Dari, nāc Dievu priekšā lūkšanās, spēr kāds praktisks soļus, lasu, lūdzu, centies saprast, ko Dievs saka tev. Un Dievs darīs. Tu nesīsi augus tam kungam. Amen? Amen. Piecelties, lūksim Dievu. Debes Tēvs, es slavēju Tavu vārdu. Es Tev pateicos, mans kungs, ka Tu esi aicinājis un izredzējis un nolicis mūsu kungs, lai mēs ejam un esam augļus. Es Tev pateicos, Jēzu, mans Dievs, ka Tu pats kungs, Tu pats dzīvības devējs Dievs, Tu esi īstais vīna koks kungs. Un Dievs, tiešām tas ir kungs jauna āmen, ka bez Tevis mēs nenieki nespējam, kungs. Nenieki, mans Dievs. Es tiešām lūdzu, kungs, dod mums atklāsmi par šo vārdu, nenieki, mans kungs. Dod mums izprast, Dievs, cik liela niecība, kungs, mēs esam visus, Dievs, visā šajā, kungs, Tavā radītajā pasaulē, kungs, cik nevarīgi un nespēcīgi bez Tavu žēlstības, kungs. Es lūdzu Tev, mans Dievs. Es lūdzu, dod mums atklāsmi par to, cik Tu esi liels un varens, un cik ļoti Tu mīli mūsu, kungs, un cik ļoti Tu vēlies dalīties, kungs, ar mums, Dievs, savos darbos, savās domās, mans kungs, un cik ļoti Tu vēlies redzēt, Dievs, auglību mūsu dzīvē. Es lūdzu Tevi, Jēzus, es lūdzu, kungs, šo atklāsmi mums ikvienam. Kungs, ka mēs redzētu un ieraudzītu to, mans kungs, ka Tu vēlies redzēt šo auglību pat vairāk kā mēs paši, mans kungs, ka mēs uzticētos Tev, Jēzu. Ka tas, ko Tu esi teicis, ka tas, ko Tu esi runājis, kungs, ka Tu esi devis savu vārdu un ka mūsu ticība, kungs, parādītos tajā, ka mēs meklējam Tavu vārdu, ka mēs gribam redzēt šo vārdu piepildījumu savā dzīvē. Kungs, es lūdzu Tev, mans Dievs, palīdzi mums saprast tās lietas, kas mums ir jādara, kungs. Palīdzi mums mainīt tās lietas, kas mums ir jāmaina, kungs. Es zinu, mans Dievs, ka nekas nespēja stāvēt pretī un Dievs nekas nespēja pretoties Tavai godībai un spēkam. Bet varenais Dievs, Tu esi devis mums katram brīvu gribu un es lūdzu, palīdzi mums, mans Dievs. Palīdzi, ka mēs savu gribu pakļaujam Tev, kungs. Varam saskaņā ar Tavu vārdu, daram ticības darbus, lai redzētu Tavu godību, mans Dievs, savā dzīvē un šīs zemē, mans Dievs. Es lūdzu To Jēzus Kristus vārdā, mans kungs. Amen.